Vidai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Vidai, Vidai, Lindai, Alisei, visapnici. Viss notiek, ja? Sveikas! Čau! Laimīgi jauno gadu! Labdien. Nu, ko rudens ir klāt, arī mēs, un arī visas skumjas, un arī problēmas ir atpakaļ. Laipni lūdzam raidierakstā Viss apnicis, kurā mēs ar Lindu tiekamies ar psiholoģi Alisi Romeiko, lai kopīgi risinātu klausītāju iesūtītas problēmiņas, kā arī izveidotu jums jaunas. Galvenais jaunas. Galvenais ir jaunas problēmiņas. Vispār tā nav diena bez jaunām problēmiņām no mums izveidotām. Šis ir mūsu viedoklis. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, meklējiet to. Mēs jums palīdzēsim atrast palīdzību, kur meklēt palīdzību. Raidījuma beigās noklausieties, ja šī ir jūsu pirmā sērija, mans kauž, lai jums jauka klausīšanās. Aiziet! Sveika, Linda! Sveika, Alise! Čau! Nu, kā tad tā vasara nav svarīgi? Protams, pie galvenā jautājuma – emocionālais aplis. Kā tad jūtamies? Kā jūtamies? Bija jau laiks iemācīties obligātā literatūra, izlasīt 30 emociju vārdus. Jā. Es nezinu vēl joprojām. Nekad es nezinu, kā es jūtos, un es teikšu, ka es jūtos pazudusi. Jā. Cerams, ka mēs tev palīdzēsim atrasties šīs sērijas laikā. Alise, kāds tavs? Man liekas, tik normāli, pat ja mēs mācāmies nosaukt emocijas, mācāmies tos emociju vārdus, ir tik normāli arī nezināt un nemācēt un nevarēt nosaukt. Es jūtos tāda pārsteigta, ka mēs šeit esam. Lai arī mēs to plānojām. Mēs zinājām, ka mēs būsim šeit, bet es jūtos par to pārsteigta un ir tāda forša sajūta būt. Laikam priecīga esmu. Jā. Super. Nu, Dīta, kā tu jūties? Varbūt tev arī ir emocijas. Es vados pēc latviešu emocionāla apļa. Normāli nezinu. Es normāli. Es jūtos pacelāta, pateicīga, ka mēs varam šodien šeit savākties un izveidot šādu notikumu kopīgu. Paldies! Tagad mēs reāli saskārāmies un Linda tos tikai noskatījās. Jā. Labi, nu es teiktu, esam apmuļājušas šo un to. Ķersimies klāt pie spēles. Ai. Šoreiz es tādu sagatavoju, jā. Būs tāds, kaut ko es pateikšu, un tad jūs kaut ko arī pateiksiet pretī, jā vai nē, vai kā jūs par to jūtaties. Labi. Uz ātrumu, kura pirmā atbilde tā vinnē. Mana draudzība. Labi. Priekšauts virtuvē. Nē, vienalga. Kur gan citur? Jā. Nē, tas nebija uz atjautību. Tas ir, vai jūs lietojat tādas lietas. Nē. Man likās uz ātrumu. Man likās, ka Linda uzvarēja. Vai tu lieto priekšautu? Man ir priekšauts, bet man ir 2 pat, un es viņu esmu lietojis, man liekas, vienreiz dzīvē. Drēbes ir domāts tam, lai viņas sasmērētu. Un noslaucīt pirkstiņu fiksēs. Tāpēc ir veļas mašīna. Es to izdaru un liek mazgāties. Pretīgi. Alise? Man nav priekšauta virtuvei, un tādēļ arī nelietoju. Bet man ir viena draudzene, kurai priekšauts, kur to lieto, un man šķiet brīnišķīgi. Tas iedod tādu īpašu noskaņu, tādu saimniecisku noskaņu. Jā, saimniecība. Tīras drēbes, piemēram. Un tu izēji istabā, un tev nav biksēs pirksti noslaucīt no pankūku mīklas. Bet tu vari pārģērbties. Cik reizes tu pārģērbsies? Labi, Linda, vienkārši pretīgi. Nelietot priekšautu. Alise un Linda, piedodiet, bet es neesmu jūs komandā. Priekšauts virtuvē pašsaprotam. Dosimies tālāk. Telpaugi mājās. Nu, atkal, kur telpaugi ir telpaugi? Kur tad citur? Tas nav atjautības uzdevums. Es labi sajaušu. Vai jums mājās ir telpaugi? Man ir, un viņi knapi velk dzīvību. Man ir ļoti līdzīgi. Jā. Man nav zaļā pirkstiņa. Man ir daži telpaugi, bet... Man iespējams ir zaļais pirkstiņš. Tev ir zaļais krekliņš. Visi, kas klausās, jums ir jāskatās. Lindai ir ļoti smuks zaļais krekliņš. Es domāju, arī pirkstiņš. Jā. Man iespējams ir, bet es vienkārši neesmu ļāvusi viņam attīstīties.
Tur sev zaļo pirkstiņu tādā es laju krātiņā. Neļauju viņiem pēc iespējas vairāk iesaistīties. Labi. Man ir līdzīgi, man diezgan daudz ir augu un daudz iet bojā, bet es esmu pamanījusi, ka ir kaut kādi tie, pie kuriem es pieeju, un es tā kā, piemēram, aiztieku tā lapiņu, it kā sasveicinoties, tā, sveiki, viņi jūtas labāk. Jā. Un es zinu, ka mana Aumīte arī tā darīja, viņa teica, ar augiem ir jārunā, es domāju, tu esi jukus, tante, bet viņai bija taisnība, vajag pieiet vienkārši tās lapiņas, vajag arī liet ar ūdeni dažreiz, bet vajag arī ar lapiņām tā kā sasveicināties. Mans šīs vasaras īstenībā viens no interesantajiem notikumiem, es kādā brīdī biju virtuvē aizmirsusi ingveru gabaliņu, un tad es pamanu, ka tas ir izdzinis asnu. Un es ilgi var aizmirst. Nebija tik ilgi. Tas vienkārši ļoti ātrs ingvers. Interesanti. Nezinu, pāris nedēļas varbūt. Un tad es iebakstīju to podiņā ar zemi, un tagad ir jau šitādi laksti, tādi diezgan gari izauguši un smuki. Un es nezinu, kas būs, jo mēs esam ziemeļos tomēr, bet... Apsveicu. Tev ir zaļie ingveri pirkstiņi. Tagad es varu skatīties, kā tas ingvers lēnām nomirst, vai ātri. Skaisti. Tālāk, skatīties sportu. Jā. Ar aliņu. Tikai. Jā, skatīties kādu sportu veids, Alis, tu vari nosaukt? Daļas lidošana. Jā. Hokejs. Jā. Jūs skatījāties basketbola čempionātu? Man tik ļoti neinteresē basketbols. Vai Eirobasket? Nevar paskatīties. Okay. Es noskatījos vienu spēli, diezgan stresaini, bet bija interesanti. Man liekas, ka tā kā skaitās, ka es esmu noskatījusies. Jā. Tu skatījies? Es biju uz vienu spēli klātienē, bet es devos klātienē tikai tāpēc, ka es gribēju paskatīties uz Jokiču. Viņš ir tāds viens... Spēlētājs? Jā, viņš ir vienkārši viens basketbols, kurš spēlē NBA, un viņš ir nenormāli milzīgs. Un viņš skatās, viņš pieiet tam basketbolam ar tādu... Mans teikums, jā, šis smieklīgi liekas, kas runā par sportu. Bet jā, viņš ir vienkārši labākais spēlētājs ever. Kāds teiks, ka nē, bet labi, viņš ir. Un viņš vienkārši neizbauda spēlēšanu, cik. Un nereiz, kad viņš uzvar, viņš jau, es biju darbā, es uzvarēju, es aizgāju mājās. Un tad, kad viņš runā par saviem zirgiem, viņš ir nenormāli priecīgs. Viņš vienkārši ir excited, viņš ir laimīgākais cilvēks pasaulē. Viņš tikai ātrāk grib atpakaļ tikt pie saviem zirgiem. Tā kā jā. Tu gribēji šo cilvēku apskatīt dzīvē. Jā. Tas bija tikai tāpēc es aizgāju klātienē. Latvija, tā. Labs iemesls. Jā. Es to pašu spēli arī skatījos televīzijā, kad tu biji arēnā. Mans nākamais jautājums bija tiešām par augsts aliņš. Kā mēs jūtamies par augstu aliņu? Lieliski. Ļoti labi, I guess. Es nezinu, man ir problēmas ar alkoholu. Es mēģinu baigi daudz nedzert, jo man nepatīk, ko tas izdara ar manu ķermeni. Bet kad tu saki augsts aliņš, es uzreiz iedomājos karsta vasaras diena, es esmu varbūt bijusi ārā, varbūt brauks ar velo, es esmu nogurusi, nosvīdusi, uzkarsusi, riet saule un liekas, jā, augsts aliņš varētu būt rītīgi forši. Bet, kā es ar to dīloju, es nogaršoju daudzus dažādus bezalkoholiskos aliņus, un es pamanu, ka man pat no tiem apiņiem, no kuriem to taisa, man uznāk tāds nogurums un miegs. Un es guļu citādāk. Bet jā. Zem tilta kaut kur. Uzreiz. Kā tu šeit nokļuvi bez alkoholiski aliņu? Apiņš. Jā, bet tā var... Jā. Nē. Lūdzu, Dīt, lūdzu. Nē, tu tā uzreiz, karsta vasaras diena, tur būtu augsts, gaida autobusu ilgi pieturā. Tur tāds augsts aliņš ziemā, sniegā ārā, novembrī. Nē, jā. Bet vispār tā kā jā. Jā. Man patīk ideja par augstu aliņu, man patīk, kā skan šis vārdu savienojums, bet man tā īsti man arī no viņa pumpas metās. Ne pumpas, bet viss man savu sāda, kalstu es nevaru. Labi, pēdējais, jā? Labi. Latviešiem ir esot tā pieņemts, ka uz vārdienām drīkst ierasties bez ielūguma. Ko jūs par to domājat? Nepaldies. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu, nepaldies. Paskaidro. Es visticamāk nebūšu mājās. Kur tu būsi? Kaut kur. Zem tilta. Jā, zem tilta, piemēram. Bet tas tā vienkārši...
Es varbūt nebūšu sagatavojusies. Man vienmēr ir tā, ka kāds atnāk, es gribu tos cilvēkus pabarot. Un tad es nezinu, ja nu atnāk 1, 10, 15, man nav mājās ēdienkrājumu. Es neesmu sagatavojies uzņemt 30 cilvēkus un atnāk viens vai neviens. Jā, tieši tā. Tas būtu ļoti skumji. Jā, man patīk, ka cilvēki atnāk paziņojot. Ja, bet, ja es, piemēram, atnāku ar lazāņu. Perfekti, tad drīkst. Okay. Jānāk ar savēdienu, ar groziņiem. Un tev, Alis, tā kā vārdienu, lūdzu, nāciet visi, jā, lūdzu. Nāciet visi, tikai nenāciet manā dzimšanas dienā un nerunājiet ar mani manā dzimšanas dienā un nezvaniet man un nesatieciet mani, jo tā ir mana diena. Lieciet man mierā. Es nezināju. Jā. Labi. Ir jau forši, kā apsveic, bet es zinu, ka es esmu ļoti gadiem ilgi Facebookā noņēmusi savu dzimšanas dienas datumu un tā tālāk, lai mana dzimšanas diena nepārvēršas par darba dienu, kad man ir visu laiku jāatbild un jāpasakās un jāpaceļ telefons. Man tā patīk pacelt telefonu. Jā. Linda ir jauna, viņa ir no citas paudzes, viņai patīk pacelt telefonu. Interesanti. Vai tad tieši nav tā, ka jaunākām paudzēm besīr? Man liekas, ka jaunā paudze ir tādi drosmīgi cilvēki. Un tad viņi atbild, tu vienmēr arī tā, hello, čaviņā! Tas tādi priecīgi. Es saku, jāklausās. Nē, tā tu varbūt darbā. Es arī draugiem saku, jāklausās. Un cilvēki tā samulst, un viņi tā, un nosauc savu vārdu, kas ir zvanījis. Es zinu, es vienkārši pateicu, ka es klausos. Jā, es arī sabītos no tāda. Jā, klausos ritmiski. Man liekas normāli, dažādi veidi, kā cilvēki atbild uz zvaniem. Labi, paldies. Pie manis arī vārdienā lūdzu nevajag nākt. Ja nāk pie manis ciemos, ir jāpierakstās. Ja? Un tad ir grafiks, un tad es gaidu to dienu, es sagatavojos, man ir jāiztīra māja, man ir jāplai auga, man ar viņiem jāsasveicinās ar visiem. Vajag kaut ko ēdam bužkantu. Kas ir viņa? Traka tante. Es nekautrējos par to, pat lepojos. Paldies jums par spēli. Rezultāti būs nākamajā sērijā. Un paldies jums par dalību. Paldies. Es teiktu, jāķerās pie galvenās daļas problēmām. Problēmas. Problēmas ir. Čau, meitenes! Kā cieņpilni, objektīvi skaidrot situāciju, ja kādā sarunā rodas šāda vajadzība, bet reizē nebūt netīram stukačam, kas noveļ atbildību uz citiem, un vai vispār vajag ko skaidrot. Dažkārt darbā kolēģi pamatoti sūdzas par kādu projektu veikumu. Pieņemu, tas ir tāpēc, ka esmu projekta dalībnieks vai atbildīgā par tā tēmu, un tas pēc būtības nav nekas slikts. Taču ik pa laikam gadās, ka kļūda, par kuru kolēģis pasūdzas, radusies cita kolēģa noluhošanās, nekompetences vai vieglprātības dēļ. Iekavās ar maniem projektiem nekas tāds nenotiek. Es nekad nekļūdos un esmu perfekta. Jā. Smaidīšu, jociņš. Nav jociņš, tas bija labi. Tu esi perfekta. Šādos brīžos nenorādu uz vainīgo, jo lielākoties tas vienkārši nešķiet konstruktīvi un manī tas radītu sajūtu, ka pagrūžu cilvēku zem busa, viņam par to nezinot. Taču reizē mani nepamet doma, ka nenorādot uz vaininieku, kolēģim it kā atzīstu, ka mierīgi noskatījos uz nepilnību un necentos par to neko iesākt. Paldies par superīgo podkāstu. Ceru, ka būs viegli atrisināt šo problēmiņu, kā arī radīt jaunu tās vietā. Susuriene. Superīga vēstule tika izklāstīta. Beidzot, Linda katru reizi sūdzās ne tikai kadrā, aiz kadra viņa tikai visu tik īsts vēstules sūt, neko nevar saprast. Tu esi ļoti labi izklāstījusi. Es teiktu, Alisa, atrisini. Jā, tu tiešām esi perfekta. Es priecājos, ka viņi to pieminēja. Nē, ideāli. Tas forši, ka cilvēks pasmējas par sevi, bet reizē arī saprotot, ka nav tik slikti pašam ar tādu lietu. Bet pasmieties par sevi, ka mēs esam perfekti, man liekas, tas ļoti vajadzīgs ir. Mēs nekļūdāmies, un ar mūsu projektiem nekad nav lažas. Jā, visi nevainojumi. Man patika tas, ko Susuriene pati jau raksta par konstruktīvu kritiku. Jā, citi kolēģi izsaka sūdzības, un ko ar to iesākt, kā šo informācijas plūsmu novirzīt tādā konstruktīvā gultnē.
Un, man liekas, tas ir baigi foršs un ļoti liels aktuāls jautājums par līderību, par vadību un par to, kā mēs varam kolektīvā veidot, ko es pierakstīju, kultūru, darba vietas kultūru, kas ir mūsu kultūra, kā mēs darām lietas, ja mums kaut kas nepatīk, ko mēs no tā mācāmies, kā mēs to komunicējam. Ja man kā līderim, kā vadītājam kāds kaut ko pasūdzas, ko es ar to iesāku citām reizēm, citiem gadījumiem. Kad, man liekas, tas ir vairāk jautājums ne tik ļoti par to, vainīgā atrašanu, kā mēs zinām, ka tas ļoti labi strādā visas reizes, 100 no 100. Jā. Man liekas, tas galīgi nav par to, bet tas ir drīzāk par tādas kultūras ieviešanu, ko mēs kā darba vieta, kā kolektīvs darām, kad kaut kas mūs neapmierina veidā, kā mēs strādājam. Un kāds ir tas komunikācijas cikls par šitām lietām. Jā, ka tas nav par vainīgā atrašanu vai vainošanu, bet par to, kā mēs varam ņemt vērā sūdzības. Tad sanāk, Susuriene ir tā projekta vadītāja, un pie viņas tad vēršas projekta dalībnieki ar savām sūdzībām par projektu. Es pareizi saprotu? Tas ir gan par kādu citu projektu veikumu. Es tā saprotu, ka tas ir... tas ir tāpēc, ka viņa ir projekta dalībnieks un tad atbildīgā par to tēmu, tad pie viņas tā vēršās un pastāst, bet es nenolasu no tā, ka viņa būtu galvenā atbildīgā par šo viņa vienkārši izjūt lielu atbildību. Ka pie viņas nāk un kāds pasūdzās un tad vienkārši jāpai pastāstīt, kurš patiesībā bija pie tā vainīgs. Es nezinu, man jau liekas, ka dažreiz ir ok pateikt. Mēs citādāk ļoti, ļoti ilgu laiku noklusējam kaut kāda viena cilvēka neizdarību, neviens nekad par to neuzzina, bet ja tas konkrētais cilvēks, piemēram, kas sūdzās, vai arī tu personīgi, kas uztver šo sūdzību, un tev vienkārši visu laiku ir jāklausās par kādu neizdarību, tīpaši tas atkārtojas viens un tas pats cilvēks. Kāpēc nerunāt par to? Tad, ja tas atkārtojas, tad noteikti ir vērts par to tā runāt. Bet man liekas, ka varbūt tādā situācijā, kur tu saņem kaut kādu pirmo sūdzību, es nedomāju, ka ir vērts tā kā tagad visai komandai teikt, Andrejs bija, paldies, ka viņš neizdarīja, noteikti tas bija vīrietis, būsim godīgi, kurš ir muļķis tajā. Joks, nav joks, visi vīrieši nav muļķi, varbūt tikai Andrejs tas, tā es pieņēmu, ka viņi tā sauc. Varbūt, ka pēc tam ar viņu var runāt, ar to cilvēku konkrēto, kurš tā kā, šitā bija tava kļūda, 1-1 atrisināt šo situāciju, bet es zinu, tev, teiksim, Linda, arī darbā ir kaut kāda, bieži ir kaut kāda tā kā visādi, ir projektu, tad ir kaut kāda atbildīgie, šitas kaut ko nedzird, tas tā kā tādā ķēdes, tādā savienojumā, un kuras jautājums risināt tagad publiski, kuras problēmas tā cilāt, un kuras varbūt nav vērts, jo principā projekta mērķis ir tā kā sasniegt mērķi, nevis tā kā es izdarīju šito darbiņu, un Andrejs muļķis, sadirsa. Bet tieši tā, es laikam arī to skatījos, kurā pozīcijā tu atrodies. Ja tu esi tā kā vienā līmenī ar tiem cilvēkiem, un tad jūs, tāds darba gossipiņš, un tad jūs parunājat, kurš patiesībā nolaža, bet ja tu, kam sūdzās, atrodies tādā varas pozīcijā, un esi tomēr augstāk, manuprāt, tas būtu ļoti neprofesionāli no tavas puses, kā atrodoties līderim, stāstīt, kurš no kādiem padotiem bija vainīgs kādam citam cilvēkam. Vienkārši ir ļoti, manuprāt, svarīgi saprast, kurā līmenī, kurš ar ko sarunājās. Jo, ja tu esi bijis kaut kādā augstākā pozīcijā, principā tā ir tava vaina. Kāpēc arī kaut kāda ministra atkāpjās, tikai tāpēc, ka kaut kādi citi cilvēciņi ir nolaiduši lažu. Viņi uzņemās atbildību, un attiecīgi tāpēc, manuprāt, ir jāvērtē tie līmeņi, kad tu vari gosipot, kad tu vari pateikt, kurš vainīgs, bet realitātē beigās ir, mēs skatāmies par procesu, kurš nesanāca, nevis par to cilvēku. Man liekas, tās būtu tā profesionālā. Liekam uzsvaru uz rīcībām, uz uzvedību, nevis uz personību vai uz kaut kādām cilvēku tādām īpašībām, kas piemīt. Bet ir jautrāk. Ir daudz jautrāk. Vienkārši, ka tādā, atkal tas Andrejs. Abaga Andrejs, kāds klausās. Tāda apcelšana sanāk, bet, protams, ka tāda nopietna strādāšana ir jālīdzsvaro arī ar kaut kādiem prieka brīžiem, un ar vieglumu brīžiem un ar humoru. Un kā mēs dzirdējām šajā vēstulē, cik forši un veselīgi tas ir, kad cilvēks pats par sevi pasmējas drusciņu. Un kad to mēs arī varam ienest kā piemēru darba vietā un noteikti negosipot uz leju saviem padotajiem, konstruktīvo kritiku
tā arī noformēt kā konstruktīvu un pasniegt tikai privāti viens pret vienu ar to cilvēku, uz kuru tas attiecas, nekritizēt publiski. Un reizēm ņemt to visu vienkārši drusciņu vieglāk. Ja tas neatiecas uz, teiksim, uz konkrētu uzdevumu mērķu izpildi, ka tur kaut kas ritīgi pietrūkst, tad tā kā mēs visi esam cilvēki. Tā bija atvērtā sirds operācija? Nē. Lai gan, es nezinu, kas bija pacients. Jā. Šis varbūt palīdzēja, ne? Es vēl gribēju piebilst, Alis, man patika, ko tu teici, kad paskatās uz sevi, kad nebaidās par sevi pasmieties. Man liekas, ka arī tad var susurieni arī padomāt, teiksim, ja tu būtu Andreja vietā, tu, protams, nekad nebūtu, mēs to saprotam, tu esi ideāla. Bet, ja tu, piemēram, būtu Andreja vietā un nolažojusi, tad kā tu gribētu, lai kāds adresē šo jautājumu un kā tavuprāt būtu visforšākais veids? Kas saņemt šo informāciju nepatīkamo. Bet tu esi ideāli. Paldies, kāds otrīs savu vēstuli. Es ceru, ka mēs kaut kā nodarījām, varbūt kāds viedoklis. Cerams, ka tā nebija sirds operācija. Lai arī, ja bija, katram savs upurs ir jānes uz morgu. Joks. Es domāju, dodamies tālāk. Turpinam tālāk. Sveikas! Man jau ilgāku laiku ir sāpe par attiecībām ar mana partnera māti. Līdz šim vienmēr šķita, ka mums ir salīdzinoši labas attiecības, bet nesen dzirdēju viņas izteikumus par mani. Neesmu pietiekami gudra, skaista, zemes klases un šāda stila pārmetuma. Sarunā ar manu partneri, kad viņa nezināja, ka es to dzirdu. Partneris gan mani aizstāvēja un viņa atvainojās, taču man šie izteikumi joprojām palikuši prātā, un katru reizi, kad esmu viņas klātbūtnē, es nespēju ar viņu sakarīgi komunicēt, jo liekas, ka viss pozitīvais, ko viņa man saka, ir meli. Negribu ar šo sajūtu dzīvot visu mūžu, jo skaidrs, ka viņa būs manā dzīvē, kā man palīdzēt sev sabēdājusies. Būbu sabēdājusies, pirms Alisa atrisina tavu problēmu ar tavu draugu māti, vīru māti. Izklausās, ka tev foršs partneris ir. Es priecājos dzirdēt, ka viņa kaut ko sliktu par tevi saka. Par to es nepriecājos, bet ka viņš tevi aizstāv. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Man liekas, ka tas ir jāizceļ, tas ir jāpasvītro. Tev ir attiecības ar savu partneri, nevis ar viņa mammu. Viņa būs tavā dzīvē, bet viņa taču varētu arī nebūt tik daudz vai tik nozīmīgi. Var sakot, apsveic tev partneri, tas nav Andrejs noteikti, tas ir kaut kas sakarīgs. Lūdzu, piedodiet visi Andreji par šo epizodu. So sorry, you guys. Ātri paskatīšos, ja kāds Andrejs seko mums. Ja nē, tad viss ir kārtībā. Kāds bija tavs pirmais iespējas par šo jautājumu? Man bija prieks, ka aizstāvēja, jo cilvēkiem visu laiku ir viedokļi. Man likās interesanti zemes klases, jo es nebiju domājis, ka Latvijā ka mēs jā, ka mums mēs neesam tā kā Indijā kaut kāds kastu sistēma vai Lielbritānija, kur arī klasēm. Es nezinu, tas man bija tā, kāds lieto tādus terminus. Nebija padomājis, ka cilvēks mēs varam sadalīt tā kā leduskapa enerģijas līmenis. A klasa, B klasa līdz E, F, G. Jā, viņa gribēja vienkārši kaut kādu A++ klases, un beigās es esmu E klases. Jā, bet par to sajūtiņu. Pirmā lieta man liekas, kad es nezinu. Man tiešām, es nezinu. Baigi stulbi. Man vienkārši, šis ir stukā. Šis ir nesmuki. Es nezinu. Nav tā, ka tā ir tāda arī diezgan bieža lieta varētu būt, kad mātes un dēli, tā kā ļoti bieži mātes ir tā kā... ka dēls. Tur visu laiku bija pieminēts partneris. Partneris. Jā. Labi, mātes un ideāli bērni, tātad, kuru tā kā nekad neviens nebūs tik labs, kā es esmu mātes, ja tādu brokastis tikai es māku uztaisīt. Jā. Ārpēc man tikko flashbacks bija no manām vienām attiecībām. Šī īstenībā ir Dītas terapijas sesija. Mēs taisam intervenciju. Patur man roku. Tātad, es biju attiecībās ar vienu puisi. Man viņš ļoti patika. Un tad mēs ēdām pie viņa brokastis. Un brokastis gatavoja viņa mamma. Puisim bija tolaik 19 gadi.
Māma pagatavoja putriņu, viņam uztaisīja biespieniņu, un te viņa stāstīja, viņam patīk, kad šitādu putriņu vāra, viņam patīk, kad šitā no rīta, un tad viņa paņēma viņa rociņu tā, viņam patīk, kad šitā pamasēja rociņu, un es tā, šīs ir beigas manām attiecībām. Un žēl, jo man ļoti patika, bet es ļoti nobijos no šīs viņu saiknes. Es sapratu, ka man tas ļoti traucēs. Un viņš neaizstāvēja. Viņš neteica, nē, man patīk, man draudzene. Un Dita tad varēju. Šīs ir tas, kā viņām patīk blowjobī. Linda! Es esmu nevainīga. Tā kā nevajag par blowjobiem. Par ko tu runā? Tev uz baznīcu jāiet kristīties. Sabēdājusies. Es ceru, ka tu jau jūties labāk šito visu klausoties. Nu tā tad mēs jau klausoties jau šo sieviešu diskusiju saprotam, ka distances ieviešana starp tevi un partneru māti nav obligāti slikta lieta. Jūs drīkstat palikt tālākas, un tas ir ok, un tas varbūt nāks par labu tev un tavām attiecībām. Piekrītu, ka tas ir forši, ka partneris aizstāv, un varbūt tu vari arī savu partneri uzslavēt par to, vai arī pateikties un pateikt, cik tev tas ir nozīmīgi, ka šajā brīdī tavs partneris izrāda tādu tā kā lojalitāti tev. Man liekas, tas arī tik forši. Bet tavs jautājums bija, kā palīdzēt sev. Un par šito es savukārt gribu uzslavēt tevi, sabēdājusies par to, ka tu domā par sevi, jo tā ir viena lieta, viena tāda bedre, kurā bieži vien sievietes vai tādi ļoti jūtīgi cilvēki iekrīt, ir, ka mēģina tikai izpatikt uz visām pusēm citiem, atdod pilnīgi visu no sevis un domā, kā citiem labāk izdarīt, kā varētu izdarīt tā, lai es patīku sava partneru mātei labāk un tā tālāk, bet nē, tu domā par to, kā sev labāk palīdzēt. Un, nu jā, man liekas, tā pirmā lieta varētu būt saprast, ka tas nav slikti, tas, kas ir noticis. Un varbūt tavā dzīvē nevajag tik tuvu šādu cilvēku, kurš par tevi runā visādas sliktas lietas aiz muguras. Un ja jau tu viņai nepatīc, tad tā kā viņai tev nevajag un tev viņu nevajag. Bet, kas man gan liekas, ka vispār jau katram cilvēkam vajag kaut kādu foršu mātišķu figūru dzīvē vai kaut ko līdzīgu, tādu siltu, pieņemošu, atbalstošu un skaidrs varbūt, ka tava partnera māte nebūs tev šī figūra un tas ir ok un tas tā var būt un viss ir kārtībā ar to. Bet jā, varbūt ir cilvēki tavā dzīvē, ar kuriem tu vari parunāt par šito un izkratīt sirdi un man liekas ļoti normāla un tāda veselīga situācija. Man liekas tavā dzīvē papildu liekuļus nevajag. Tas viss ir ok. Man ir jautājums. Viņa arī saka, ka viņai šķiet, ka tad viss pārējais jaukais ir meli. Bet vai mēs uzreiz tā varam pieņemt? Nu, es varu aprunāt cilvēku, bet arī tik un tā nozīme. Man ir jautājums, kāda starpība, ko viņa vispār par tevi, tas ir katrs viedoklis. Dita, tas nav tas, ko es saku. Es saku kaut ko pilnīgi citu. Tu neesi, kāpēc tu vispār runā man pretī, Linda? Tu esi no citas klases. Un man nedara. Kāpēc mums vajag nodarīt sev tos, tikai tāpēc, ka ir x lietas, nenozīmē, ka uzreiz tas viss ir mēli. Es vairāk par to domāju, kāpēc tu sev to, varbūt abas divas lietas patiesība, viņa būtu jauka, viņa vienkārši divkosīga, viņa ir jauka un nejauka, es nezinu, tas nevar tā būt. Jā, es nezinu, jo viņa jau sev nodara pāri, domājot, ka viss ir meli, kā visi, kā jaukā lietiņa nāk no viņas, ka tas uzreiz ir slikti. Jo viņi, Bet to tā var saprast. Tā kā man tas ir, ja domāju, tev sejā saka. Bet tā ir izvēle. Kā to saprast? Jā, un tāpēc es domāju, mana izvēle šajā situācijā būtu, ok, šis ir viedoklis, vienkārši viedoklis ēterā manā nonācis. Jā. Viss. Tev liktos laba ideja tā padziļināti, nerunāt ar otru cilvēku par to, bet analizēt un interpretēt, vai tas bija meli, kāpēc viņi ar mani tik jauki runā. Nē, es to vienkārši uztveru, tā kā, ok, šitais ir varbūt pieklājīgi, vai tā ir vienkārši saruna. Es neko tā kā neņemtu no tā, kā man piestāv šī, matu krāsas, tā kā neņem, man tiešām tā kā, man vienalga, tā kā, tu tā uzskati, tas ir tavs viedoklis, tas ir tā kā, jauku dienu. Viss, jauku dienu. Jā, un tāpēc es vienkārši domāju, kāds ir Alis tev viedoklis. Jā, jo tas nenozīmē, ka tās labās lietas ir meli, jo tieši tā divkosība, tās divas pretējās puses var būt vienlīdz īstas un patiesas reizē paradoxāli. Reizē tu viņai nepatīc, reizē viņa tev aprunājas muguras, reizē viņa tev var teikt labas lietas klātienē, un tas varbūt abas lietas var būt pilnīgi patiesas. Mēs nevaram pilnīgi droši zināt, ka tie ir meli. Mēs nevaram to zināt. Un, ja mēs domājam,
ka tie ir meli, vai mēs tā kā koķitējam ar to ideju, ka varbūt viņa tikai runā tāpēc, lai būtu pieklājīgi vai kā. Mēs tērējam savu enerģiju lieki par lietām, kuras mēs nezinām, priekš kam. Priekš kam? Kā palīdzēt sev? Cik vien iespējams let it go? Tev nav jāložņā pa zemi, tur jārakājās pa kaut kādām bedrēm, lai tikai mēģinātu no šitā kaut ko izlobīt. Nē, paldies, bija forši. Tagad ir distance, un tas ir ok. Un, Alisa, tu teici, ka, ja tev ir kāds, ar ko parunāt, es domāju, piemēram, ja tev ir kaut kādi forši draugi vai tavi ģimenes locekļi, vai, nezinu, internetā fórums, Redditā ierakstīt, un, teiksim, ja tev ir grūtāk to distanci sākumā, teiksim, jums ir jātiekas, un tagad katru nedēļas nogaldā var jābrauc pie viņas, paņem to kā spēli, un tā kā, ok, kas būs šodien uz galda, kas būs šķīvītī, un tad tas Redditā, un tad var izskatīt sirdi, un varbūt vēl kādam ir līdzīgi, un tad jūs varat kopā pasmieties par Nu jā, un tu vari reizē gan darīt tā, izmēģināt, ka tu saviem draugiem pasūdzies un pastāsti, cik tavu partneru māte ir slikts un drausmīgs un pretīgs cilvēks. Tu vari šito izmēģināt, go for it. Un tad tu vari izmēģināt to, ka tu draugiem stāsti nevis par to, kāda viņa ir, bet par to, kā tu jūties un kā tev ir būt šitajās kurpēs. Pastāsti kādam par to, kā tev tur ir būt. Un vēl viens bonus tips bez maksas, ja? Tad, kad ar draugiem par šitām lietām runā, tu vari laicīgi pateikt, ko tev vajag no tā drauga, kurš tevi klausās. Vai tev vajag, lai tevi tikai uzklausa, un tev nevajag padomus. Vai varbūt tev vajag padomu. Varbūt tev vajag, lai tev paslavē par kaut ko konkrētu. Tā kā pasaki man, ko es daru pareizi šitajā, jo man ir sajūta, ka es daru visu nepareizi. Vai arī varbūt ir kaut kas, ko es neredzu, ko man vajadzētu vēl pamainīt. Tā kā paprasīt ļoti konkrētu, kādu feedback tu vēlies no tā cilvēka, kuram tu to stāsti, pastāstīt no savas perspektīvas. Man liekas, viss būs ok, un varbūt tas viss ir uz labu kopumā. Es sabēdājusies. Es ceru, ka tu esi mazliet sapriecājusies, kad mēs kaut kā tev cerams, ka palīdzējām, kaut kādi jauni viedokļi. Cerams arī, ka jaunas problēmas izveidojam. Ja nē, atraksti vēlreiz, pastrādāsim stiprāk, vairāk. Paldies, ka atsūtīji mums savu vēstulīti, un sveicienu tavam draugam, kurš noteikti nav Andrejs. Labi, viss. Es tev pēdējais, kad es atdušu Andrejs. Superīgi. Problēmas ir atrisinātas. Paldies, sabēdājusies. Paldies, Susurieni, kuras atsūtīja mums šodien sezonas atklāšanas sērijā šādus jautājumus. Es ceru, ka mēs noderējām arī kādiem citiem cilvēkiem. Paldies visiem, kas klausās. Tagad studijā šitā nedaram. Šitais būs šausmīgi, skaņa. Tagad studijā noslēguma rubrika jaunums. Sakam visu kopā. Jaunums. Lindas segments. Lindai vienmēr ir bijuši viedokļi. Kā mēs zinām arī no šī raidījuma, viņai vienmēr ir ko teikt, ko piebilst, ko pārmest kādam. Tāpēc mēs beidzot 3. sezonā Lindai iedavām atsevišķu segmentu. Linda, studijā. Segmenta nosaukums ir Ja es būtu galvenā. Ja es būtu galvenā. Jā, manuprāt, zīmīgi ir tas, ka tika pieminēts basketbols. Un tas Eirobasketbols, tā kā paldies Dīta pašā sākumā, jo skatoties Eirobasketu, es izdomāju, ka, manuprāt, tas ir nepieņemami, ka profesionālajā basketbolā nav 100% sodiņu iemešana. Tu tur stāvi 1-1 ar grozu, es un grozs. Jā, sure, tev ir daudz tūkstoši cilvēku, kas tevi skatās un būjina un vispārējais. Bet tu esi profesionāls basketbols. Kā var netrāpīt sodiņu, ja neviens tev netraucē? Jā, es uzskatu, ka visiem būtu jātrāpa 100% sodiņu. Ja tev nav 100%, cietumā. Basketbol cietumā. Jā, es uzskatu tā. Wow, tas ir diezgan tāds hot take. Es varu saprast, bet man arī, es tā kā cenšos izdomāt, kas varētu būt līdzīgi kaut kādā profesionālā. Kā tu vari tā netrāpīt kaut kur? Grozs ir tepat. Tā kā te.
Neviens tev netraucē uz laukuma, Jā. neviens neskrien tev virsū. Es sākumā nesapratu to domu, bet vai es tagad tev pārjautāšu, vai es sapratu Basketbols, pareizi. tas Tu ir tas oranžo aizliegtu netrāpīt sodiņu. Tu neesi profesionāls basketbolists, ja tu netrāpi 100%. Okay, ir obligāti, tu tikai Jā. trāpi vienmēr. Un tad man bija tā, es tomēr neesmu tirāns. Wow, tas ir jaunums. Okay. Un nopietnos čempionātos es atļauju 99% trāpīšanu. Kas tas ir? Tik Sākās. dāsni. Jā. Tikko Dāsni. viņai viedoklis, tagad Jā. 99. Kas Bet tikai tas ir? nopietnos čempionātos. Ja, tas ir Linda noteiks. Viņa Jā, pie jā. viņas atsūta tādu Ja es pieteikumu. būtu- Šis nav nopietns. Jā, Jums es jātrāp. jums pasaku 100%, cilvēks sadusmojās, un tas tāda labi, 99%. Sure, tu vari vienreiz kļūdīt. Kā tu nonāci pie šīs idejas? Skatoties basketbolu, un es tā, kāpēc viņi netrāpa? Nē, man reakcija bija tad, kad es saku, bet Latvija ir trāpījusi visus sodiņus. Es to, baigi, moliči trāpījuši visus sodiņus, un pretinieki ir trāpījuši visus. Es tagad nezinu, kurā tas spēlē bija, bet vienkārši bija pāri jau pusē, un visi bija trāpījuši sodiņus, un es tā, wow. Un tad netrāpīju, un es tādu, kāds sakars. Jūs tik labi gāja. Jā. Tas ir. Es saprotu, ka tur visi būjina. Īstenībā Linda vienīgā tribīnē. Nē, cilvēki ritīgi skaļi kliedz un bojina. Es tik maz zinu par basketbolu, Jā. ka es pat nezināju, ka spēles vidū met sodiņus. Jā, nu, ja tu Man liktos, pārkāpumu ka uztaisi. tā kā tikai pašās beigās. Nē. Mēs izspēlējam spēli. Ak, Dievs, viņi nospēlē visu spēli. Un tad ir sakrāt, un vienkārši vienai pusē 20, jāmet otrai 25. Nē, vai katrs dalībnieks, katrs spēles dalībnieks izmet sodiņas. Un tad tikai tiek noskaidrots gala uzvarētājs. Tas Jā. būtu rītīgi interesanti, ja jūs beidzat spēli. Tā kā Rakstam ļoti cietuma priekšniekam. Tā kā Nē, ok, izklausās kaut kā legit. tā. Es saku, ok, lai Jā? notiek, jā. Ko tu Labi. saki? Tu piekrīti? Nu, labi, jā. Es varu. Man vispār patīk tā doma, ka Linda kaut kur ir galvenā. Un es tā kā Jā. izstāstu, ka viņa basketbolā viņa atnāk ar to savu augsto aliņu. Šī nav nopietna spēle. Jums vajadzētu visus 100 trāpīt. Jā, tas Jā. nav nekas grūts. Jūs Jā. esat profesionāli. Pagaidām, es dzeru to aliņu tā. Iemetu iekšā. Redzēju, es to izdarīju. Svarināts, Vai arī jā. neiemetu. Es izliekos, ka es iemetu, vai kā es trāpīju un bumbrēju. Tad es pilnīgi greizi. Okay. Kā tas ir pārliecība? Pārliecība. Okay. Gribat dzirdēt vēl kaut ko, ko Jā, es darīju, noteikti. ja es būtu galvenā? Lūdzu. Tā tad, jā, ja es būtu galvenā, visiem maziem bērniem, aptuveni līdz kādu 12 gadu vecumam, es vēl neesmu spēcīgi ar šo vecumslieksni, bet obligāti būtu jāvalkā ausu aizsargi. Vienkārši nevienos dziesmu svētkos, nevienos sporta pasākumos, nevienos koncertos neielaistu bērnus bez aizsargiem. Un, ja viņi atnāk, vecāki cietumā. Bērnamā. Un man liekas, ka ļoti svarīgi piebilst, man nav bērnu. Bet es vienkārši tā uztraucos par mūsu nākotni, par mūsu nākotnes ausīm. Kā viņi kaut ko vispār dzirdēs? Es tikko nesen biju Dominika Dumonta koncertā, Kaņepes kultūras centrā. Es stāvu praktiski pie tās tumbas. Man ir auss aizbāžņi, man ir tā sāpīs. Un man vienkārši staigā apkārt mazs bērns, nu tā kā kaut kāds tāds, es nezinu, cik 6 gadi, 0 aizsarga. Aiz manis 2-3 rindas tālāk stāv vecāki ar bēbi. Bēbi! Jā. Linda pilnīgi, paskatās, kā viņa pilnīgi sadusmojās. Viņa jau ir gatava. Es jau nopirku šo ideju, man nav komentāru, man nav jautājumu. Es saku, jā, no rītdienas. Man vajag laikam pakonsultēties ar kādu ārstu biedrību, lai zinātu, kurš ir tas labākais vecums slieksnis, bet man liekas, ka 10-12 stabili. Obligāti jābūt tā jūsu aizsargiem. Jo es saku, ka bērni drīkst nākt uz pasākumu. Vienkārši ausu aizsargi. Tāda piebilda. Nē, viņi drīkst. Nākamais būs Eksistē. uzpurņi pēc tam. Nākamā lieta būs uzpurņi. Tā lēnām viņa sāk ar to, jā, man rūp bērnu veselība. Tā Nē, ir tur mūsu nebija. nākotne. Jā.
Bet, ja tu tā pasaki, es par padomu. Jā, jo, nē, vienkārši kādā Kā būtu jānodrošina vecākiem tie Obligāti. nevis koncerta rīkotājiem? Vēl viena ideja. Katrā koncertā jābūt iespēja nopirkt. Jā. Vismaz. Vai izīrēt? Vai izdīt. Fuj, nē, pagaidi. Nē. Depozīta Es glāzes. virsū Jā, liekam, nē, es nē. tos varētu, Jā, jā. tā kā Es depozīta iztēlējos glāzes. tos, ko ieliek ausītē Nē, iekšā. nē, Tā pretīgi. dabū jau 4. paudzes lietots. Nē, man būs labi, es aiziešu Jā. aizmugurē. Vienkārši, kāpēc arī gribēju piebilst, ka man nav iebildumu, ka viņi nāk, jo, kādam varētu likties, ka tas ir mans viedoklis, kā pēc-bērnu cilvēkam. Jā. Nē, man ir ok, vienkārši sargājiet viņus. Pasaule ir ļoti skaļa, un Jā. koncerti ir nenormāli skaļi. Jā, Jā. čausmas. Es raidījuma sākumā teicu, Linda ir no jaunās paudzes. Es tagad ņemu savus vecus atpakaļ. Linda ir jau veca. Es teiktu, viņa ir no jaunās Manā paudzes. Viņa domā laikā radikāli. nebija tik skaļi koncerti. Tagad viss Bet ir tik nebija. skaļi. Man liekas, ka nebija. Man liekas, ka viņi kļūst ar vien skaļāk un Jā, skaļāk. jo mēs dzirdam aizvien sliktāk. Es Nu, jā? nu, piedalos tajā melamaniekos. Jūs esat pazīstami ar šo spēli, jā. Es bieži vien spēles laikā turēju aizbāžņus, jo man draugi tā bļauj un mūzika ir tik skaļa. Man pat Nav nevajag- brīnums, ka jums iet tā kā iet. Jā. Labi, Nu, jā, es pajautāju. Jā, viņi Vienkārši tas čempioni. vairāk par to, kā tāds fakts, ka man pat koncertu nevajag, lai gribētu to savus aizbāžņus. Šis podkāsts jau dažreiz kļūst par skaļu. Vai, ok, sapratām mājienu. Paldies, Tagad, paldies par jā. viedokļiem. Paldies par viedokļiem, Linda. Paldies Tie visiem. tad, jā, es domāju, ka vienai reizē pietiksies. Jā, ausu aizbāžņi. Ir vēl daudz no turienes, no kurienes viņi nāca. ja es būtu galvenā, jūs redzēsiet, un dzirdēsiet. Es gaidu to dienu, kad Linda Miķelsona būs valsts prezidenta. Nav. Es balsošu par tevi. Tu nevari balsot par prezidentu. Es balsošu par Lindu, kur vajadzēs. Es parakstīšos, Jā. es nodošu savus datus. Jā, paldies tev. Paldies tev, Linda. Paldies tev, Alise. Paldies mūsu klausītājiem. Paldies Usurienai. Paldies sabēdājusies. Un paldies arī mums, lai mums skaists rudentiņš un cits gadu laiks. Varbūt šo kāds klausās 2027. gada vasarā. Alise, kā tur ir vispār tev, ko tu dari dzīvē? Tu esi psiholoģe? Tev ir mājaslapa? Jā, es esmu konsultējuši psihologs. Ieiet mājaslapā www.romeiko.lv. Tur var pirmkārt pieteikties uz konsultāciju. Es konsultēju tiešsaistē online. Otrakārt, tur ir apkopoti forši bezmaksas resursi un norādes, kā saņemt psiholoģisko palīdzību, kā palīdzēt pašam sev, palīdzēt citiem, krīzes tālruņi, visādas tādas noderīgas praktiskas lietas, to skaitā arī emociju aplis, kuru izstrādāja Visapnicis kopā ar mani. Tās esam mēs. Viss apnicis, Linda. Jā, viss apnicis. Kas tur ir? Viss apnicis. Labākā mājaslapa Latvijā. Tev, tevai ģimenei un teviem mājdzīvniekiem. Krekls tev, krekls tev, krekls tev. Krāklī! Jā, mums ir arī Instagram konts. Paldies, kas sako, mēs tur arī kaut ko zīmējam. Tas Instagram konts gan ir arī jāpaskatās, jo tur, kā šitais sākās, tas sākās no komiksiem par dzīves sūdzībām un šaizēm un neražām un neiešanām un kā mēs varam no savām bēdām un skumjām uztaisīt kaut ko, bišķiņu vieglāku. Podkāstu. Bija ļoti viegli. Podkāsts ir ļoti, ļoti viegli. Visiem vajadzētu podkāstu. Rekomend. Jā. Uz tikšanos nākamajā nedēļā. Paldies, ka iesaistāties, dalieties ar draugiem. Pasakiet, šis bija labs. Dzirdēji? Pasakiet to. Pasakiet, aizsūtiet konkrētu vietu, aizsūtiet konkrētu rīlu, ielieciet mums 5 zvaigznes Spotify, ja jums patīk. Ja nepatīk, Like, share, follow. Ja nepatīk, ielieciet 5 zvaigznes aiz naida. Vienkārši ielieciet 5 zvaigznes visā apnīcas podkāstam. Paldies jums! Mēs jūs mīlam! Jūs esat ideāli! Labi, čau! Atā! Čau!